Sāksim ar pirmo debašu spēli. Vai mums vajadzētu meklēt kontaktus ar citplanētiešiem? Apstiprinošajā pusē būs politiķu komanda un noliedzošajā skolēnu. Raundu atklāja apstiprinošā puse. Labrīt, cienījamie debatētāji, klātesošie! Cilvēks jau kopš seniem laikiem ir lūkojusies debesīs, cenšoties saprast visumu un savu vietu tajā. Kas mēs esam? Vai esam vieni visumā, vai pastāv citas saprātīgas būtnes, kas tāpat kā mēs tiecamies pēc zināšanām un izpratnes? Šie jautājumi nav tikai filozofisks pārdoms, tie ir būtiski mūsu attīstībai un izdzīvošanai. Un šodien es aizstāvu viedokli, ka mums ir jāturpina un pat jāpastiprina centieni meklēt kontaktus ar ārpuszemes civilizācijām, un to darīšu balstoties uz 3 argumentiem. Pirmkārt, šie meklējumi veicina zinātnes un tehnoloģiju attīstību. Otrakārt, tie var nodrošināt cilvēces izdzīvošanu. Treškārt, tas ir mūsu morāls pienākums. Pirmais arguments - zinātnes un tehnoloģiju attīstība. Visuma izpēte ir kalpojusi par spēcīgu dzinējspēku zinātnes progresam. ASV NASA dati liecina, ka mūsu galaktikā ir vismaz 250 miljardi zvaigžņu, un daudzas no tām varētu būt apdzīvojams. Lai šīs pasaules izpētītu, mēs esam attīstījuši tādas tehnoloģijas kā Keplera teleskopu, kas jau ir atklājis tūkstošiem eksoplanētu, bet galvenais – šie meklējumi rada inovācijas, kas uzlabo mūsu ikdienu. 20. gadsimta kosmosa sacensība noveda pie būtiskām izmaiņām telekomunikācijās, materiāla zinātnē, datortehnoloģijās. Līdzīgi ārpuszemes civilizāciju meklējumi dos jaunu stimulu mākslīgajam intelektam, astronomijai, bioķīmijai, kvantu fizikai. Iegūtās zināšanas palīdzēs ne tikai kosmosa izpētē, bet arī tādās mūsu civilizācijai svarīgās jomās kā medicīna, enerģētika un citas nozars. Un ja mums izdosies nodibināt kontaktu ar attīstītāku civilizāciju, ieguvums varētu būt revolucionārs, līdzvērtīgs elektrības, interneta vai pat uguns atklāšanai. Otrs arguments - izdzīvošanas jautājums. Kontakts ar ārpuszemes civilizācijām varētu sniegt atbildes uz vienu no vissvarīgākajiem jautājumiem – kā cilvēcei izdzīvot. 1996. gadā ekonomists un futurologs Robins Hansons izvirzīja lielā filtra hipotēzi, kas norāda, ka jebkura civilizācija agrāk vai vēlāk saskaras ar eksistenciāliem draudiem, kas var novest pie tās izzušanas. Vai tas būtu kodolkarš, klimata pārmaiņas, resursu izsīkums vai mākslīgā intelekta nekontrolēta attīstība, mēs nezinām, vai mūsu civilizācijas nāvējošākās briesmas ir jau pārvarētas vai vēl priekšā. Ja mēs atrastu citas civilizācijas, tās varētu dalīties ar mums ar zināšanām par ilgtspējīgu enerģiju, sabiedrības attīstību vai katastrofu novēršanu. Tieši šāda informācija varētu būt atslēga mūsu ilgtermiņa izdzīvošanai. Tāpēc mums ir jāturpina meklēt ne tikai ziņkārības, bet arī izdzīvošanas vārdā. Trešais arguments – morālais pienākums. Austriešu britu izcelsmes zinātnieks, filozofs Karls Popers ir teicis, ka zinātniskais progress balstās uz drosmīgiem pieņēmumiem un to stingru pārbaudi. Meklējumi pēc ārpuszemes civilizācijām ir vislielākais zinātniskais pieņēmums mūsu laikos. Ja mēs to ignorējam, mēs rīkojamies ne tikai intelektuāli gļēvi, bet arī ierobežojam cilvēces attīstību. Pat ja mēs neko neatrodam, tam ir nozīmīgs sekas. Mēs tad zināsim, ka esam vienīgā saprātīgā dzīvība visumā. Tas uzliek vēl lielāku atbildību – saglabāt mūsu civilizāciju, aizsargāt mūsu planētu un nodrošināt mūsu nākotni. Taču, ja mēs atrodam citus, tas varētu fundamentāli mainīt mūsu skatījumu uz dzīvi, morāli un zinātnes attīstību. Noslēgumā vēlos uzsvērt, ka cilvēks vienmēr ir vadījusi ziņkārība, izdzīvošana un iedzimta vēlme sazināties. Ārpuszemes civilizāciju meklēšana nav tikai par viņiem. Tā ir par mums pašiem. Tā liks mums attīstīties zinātniski, filozofiski un tehnoloģiski. Tā varētu mūs glābt no iznīcības, un pat ja mēs neko neatrodam,
mēs zināsim, ka esam visretākā saprāta forma visumā. Kādreiz teica amerikāņu zinātnieks, astronoms Karls Segans, kaut kur kaut kas neticams gaida, lai tiktu atklāts. Nepalaidīsim garām iespēju būt daļai no šī atklājuma. Paldies! Tagad noliedzošās komandas pirmā runa. Cienījamie oponenti, skatītāji, esmu noliedzošās komandas pirmais runātājs, un mūsu rezolūcija ir: cilvēcei nevajadzētu aktīvi meklēt kontaktus ar ārpuszemes civilizācijām. Es sākšu ar to, ka es atspēkošu oponentu komandas argumentus, un tad pievērsīšos mūsu komandas argumentiem. Oponentu komanda minēja, ka ārpuszemes civilizāciju meklēšana veicinās mūsu zinātnes un tehnoloģiju attīstību. Taču mūsuprāt, šo te naudu, kas tiek ieguldīta tieši ārpuszemes civilizāciju atrašanai, varētu tikt izmantots aktuālu problēmu risināšanai. Un par to es arī minēšu mūsu komandas otrajā argumentā. Pirmajā argumentā par to, kā tieši tas varētu palīdzēt mums tagad, ne jau kaut kādā nākotnē, kur iespējams varētu nebūt nekādas atdeves no šī visa pasākuma. Oponentu komandas otrais arguments bija par to, ka tas varētu nodrošināt izdzīvošanu, taču tika pieminētas dažādas cilvēces radītas briesmas, nevis kaut kādas briesmas, kuras varētu radīt kaut kādi ārpus cilvēces faktori, kā piemēram asteroīdi un tādas lietas. Tās mums vajadzētu risināt tieši tagad, ne jau vienkārši cerēt, ka mēs atradīsim cipelniedēšus un tādējādi tiks atrisināts arī cilvēces radītas problēmas. Oponentu komandas trešais arguments bija par to, ka tas ir morāls pienākums, ka mēs mākslīgi ierobežot cilvēces attīstību. Taču, kā jau viņi paši minēja, ir liela iespēja, ka mēs vispār neko neatradīsim un ka īsti nekas neattīstītos. Jā, attīstītos dažādi teleskopi, bet tomēr ir citas problēmas. Tātad mūsu komandas pirmais arguments ir: cilvēce gan psiholoģiski, gan tehnoloģiski nav tam gatava. Cilvēce nav gatava kontaktam ar ārpuszemes civilizācijām. Mēs esam līdzīgi dzīvniekiem, kuri ir dažādi gan plēsēji, gan arī tie, kas tiek medīti. Mēs visdrīzāk varētu būt medījums, jo cipelnietiešiem šie te varētu būt daudz advancētākas tehnoloģijas, ja jau viņi var nonākt pie mums, bet mēs pie viņiem nonākt nevaram. Ņemot vērā pašreizējo tehnoloģisko līmeni un cilvēces ierobežoto kompetenci, mēs nespējam efektīvi aizsargāties no ārpus kontroles esošiem draudiem, piemēram, asteroīdu triecieniem vai potenciāliem kosmiskajiem iebrukumiem. Turklāt mums ir pašiem savi riski, kā jau iepriekš minētais kodolkarš un politiskā nestabilitāte un citas dabas katastrofas. Tātad mums vajadzētu noteikti par šīm te problēmām uztraukties krietni vairāk par mūsu jau no citiem cilvēkiem radītām problēmām. Mūsu komandas otrais arguments ir par to, ka tā ir resursu izšķiešana, kuru mums pat nav, lai risinātu tās problēmas, kas ietekmē daudz vairāk cilvēku šobrīd. Tātad aktīva ārpuszemes civilizāciju meklēšana prasa ievērojams finanšu un tehnoloģiskos resursus, kurus cilvēks varētu izmantot krietni liederīgāk. Piemēram, Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2030. gadam samazināt oglekļa emisijas par 55%, kas prasa simtiem miljardu eiro investīcijas šajā jomā. Tajā pašā laikā teleskopu uzturēšana, ar kuriem tiek meklētas šīs ārpuszemes civilizācijas, tik tērēti miljoni. Arī sociāla-ekonomiskās problēmās, piemēram, pārtikas trūkums un pieaugušā globālā nevienlīdzība prasa tūlītais risinājums. Pasaules pārtikas programma lēš, ka aptuveni 730 miljoni iedzīvotāju gadu cieši no hroniska izsalkuma, un šo problēmu risināšanai ir nepieciešama aptuveni $40 miljardi. Salīdzinājumu NASA budžetā tiek tērēti aptuveni 25 miljardi ASV dolāru. Turklāt piesārņojuma un bioloģiskās daudzveidības samazināšanas problēmas kļūst arvien aktuālākas. Plasmasas piesārņojums, kas pārņem mūsu okeānus un zemi pilnībā, rada zaudējumus globālajai ekonomikai vairāk nekā 100 miljardu ASV dolāru apmērā. Ja šie resursi tiktu ieguldīti jaunu tehnoloģiju izveidai un censtos šo te vides aizsardzībā ieguldīt vairāk naudas, cilvēks varētu daudz efektīvāk risināt savas pašreizējās problēmas un pašu izraisītās problēmas, nevis tērēt tos iespējamam kontaktam ar ārpuszemes civilizācijām. Ņemot vērā šos faktorus, aktīva ārpuszemes kontaktu meklēšana ir nepamatoti dārgs un riskants pasākums,
kas novērš problēmas, kas novērš mūsu uzmanību no aktuālajām problēmām. Paldies! Šobrīd turpināsim ar apstiprinošās komandas otro runu. Labdien, oponenti, labdien, klātesošie, labdien, kolēģi! Einsteins ir teicis, atbildot uz jautājumu, ko viņš saka par Enrico Fermi paradoksu, un Einsteins ir teicis, kur tad viņi ir. Ja citplanētieši ir pietiekami attīstīti, lai mūs apciemoti, viņi iespējams ir arī pietiekami gudri, lai arī ar mums nekontaktētos. Tātad pietiekami gudri, pietiekami inteliģenti un pietiekami tehnoloģiski attīstīti, lai mēs varētu alkt un gribētu iegūt viņu tehnoloģijas un viņu zināšanas, kas palīdzētu mums gan ikdienā, skolas dzīvē, gan medicīnā, gan kvantu fizikas attīstībā. Mūsuprāt, kontakts ar ārpus zemes civilizācijām nevis nesīs iznīcību, bet gan gluži otrādi. Mēs vēsturē redzam, kad saskara ar citām civilizācijām un citām kultūrām ilgtermiņā var nest gan liels sasniegums medicīnā, gan liels sasniegums kultūrā un reliģijā, gan arī globālās identitātes attīstībā. Un tādēļ es gribu atspēkot divus argumentus, ko cienījamā opozīcija teica, ka cilvēks psiholoģiski un tehnoloģiski nav gatava. Jā, varbūt nav gatava, bet mums ir jāgatavojas. Jo atbilstoši Kardašjava skalai, mēs pašlaik pēc pēdējiem aprēķiniem jau esam 0,75. ja 0,72. stadijā, lai sasniegtu pirmo civilizācijas tipu. Tātad tā ir civilizācija, kas izmanto visas savas planētas enerģijas resursus. Mums nav citu variantu, kā saprast, ka mēs drīz kolonizēsim citas planētas, un tādēļ ārpus zem civilizācijas zināšanas un prasmes mums ir vitāli nepieciešams. Otrakārt, par resursu izšķērtību. Kā mēs varam teikt, ka mēs izšķērdējam resursus zinātnē un tehnoloģijas attīstībai, un oponenti nemaz neapskatīja to, cik būtisks ir privātā sektora pienesums pētniecībā un ārpus zemes civilizāciju attīstībā. Un mēs pastāvam uz to, ka mums ir jāgatavojas, mums ir jāiedarbina savus virsmas lokators, mums ir jāiet uz Cēsu kosmosa izziņas centru, lai saprastu principus, kas darbojas ārpus mūsu zemes. Un visbeidzot, arī mūsu senči tieši un netieši norāda uz kontaktu ar ārpus zemes civilizācijām. Un dieva dēli un saules meitas, kas ir tautas dziesmās, nes laimi, svētību un prieku. Dieva dēli, saules meitas zelta jostu darināja, pašiem bija zelta jostas, mums atstāja sudrabiņa. Sanākuši dieva dēli, apparuši, apsējuši, sanesuši zelta arklus, sudrabiņa sētuvītes. Kur palika dieva dēli? Tie uzkāpa debesīs, zelta ripu ripojot, zelta koklis koklējot. Paldies! Tagad noslēgsim šo spēli ar noliedzošās komandas otro runu. Cienījamie klausītāji, oponenti, komandas biedri, šodien pārstāvu noliedzošo pozīciju cilvēcei nevajadzētu aktīvi meklēt kontaktus ar ārpuszemes civilizācijām. Pievērsīšos oponentu teiktajiem argumentiem un atspēkošu tos, un tad prezentēšu mūsu pēdējos un noslēdzošos divus argumentus. Oponenti minēja savā pirmajā runā, ka tas ir morālais pienākums mums meklēt ārpuszemes civilizācijas, un tas ir intelektuāli gļēvi, ka mēs to nedaram. Vai tiešām tas tā ir? Vai tomēr skriet ar galvu pa priekšu nesagatavotiem ir naivi un gļēvi? Kā arī otrajā runā viņi pieminēja, ka vēsturiski saskare ar civilizācijām ir bijusi veiksmīga, pat izdevīga mums. Bet vai tiešām, vai tas ir bijis divpusēji? Pie kā es arī pievērsīšos mūsu pirmajā argumentā. Cilvēces neiejūtība pret mazāk tehnoloģiski attīstītām kopienām ir sastopama visas mūsu vēstures garumā. Ir mūžzenais stāsts par Amerikas iekarošanu 18. gadsimta sākumā, kad pamatiedzīvotāji cīnījās par savas teritoriālās integritātes saglabāšanu no agresīvajiem Eiropas kolonizatoriem, kur bija saprīkoti ar Eirāzijas tehnoloģijām.
Konflikts ar dažādām Eiropas impērijām un pamatiedzīvotājiem bija vadošā dinamika līdz pat 19. gadsimtam. Cilvēci šo darīja apzināti, kā piemēram Maoru reiderismu partija, kas nogalināja pacifistiskos Četamas salas iedzīvotājus. Maoru valdnieks 1870. gadā dzimtas zemes tiesā sacīja: mēs pārņemam valdījumu saskaņā ar mūsu paradumiem un noķērām visus cilvēkus. Neviens neaizbēga. Daži aizbēga no mums, bet arī tos mēs nogalinājām. Kas tur nepieņemams? Tas bija saskaņā ar mūsu paradumiem. Kā arī Irokēzu konfederācija 17. gadsimta vidū centās iznīcināt huronus. Agrīnās kažokādu tirdzniecības pamatā bija Eiropas kolonisti, kuri gaidīja, kad indiāņi viņiem atnesīs kažokādas. Tāpēc, cenšoties kontrolēt kažokādu tirdzniecību un neļaut Eiropas ieročiem nonākt ienaidnieku rokās, Irokēzi iznīcināja huronus. Pierakstos par notikumiem jaunajā pasaulē ir rakstīts, ka Irokēzi samazināja huronu populāciju līdz ceturdaļai no visas kopējās iepriekšējā skaita un aizdzina izdzīvojušos huroņus dziļi tuksnesī, izdzīvot pašiem par sevi. Ja pašu mūsu sugas īpatņi ir spējīgi šādas vardarbības vai citu ārpuszemes civilizāciju īpatņi nespētu, ja viņi dzirdētu mūsu saucienu, vai viņi neatbildētu ar agresiju? Kā arī cilvēces psiholoģiskā atbildība uz nezināmo bieži izpaužas kā agresivitāte. Evolūcijas gaitā mūsu smadzenes ir attīstījušas ātru aizsardzības mehānismu, kas reaģē ar agresiju uz situācijām, kuras nevaram pilnībā izprast vai pat kontrolēt. Šāda reakcija kalpo kā instinktīvs mērs, lai novērstu iespējamos draudus un garantētu izdzīvošanu. Sastopoties ar svešām kultūrām vai nezināmiem objektiem, cilvēki bieži izvēlējās spēka demonstrāciju un vardarbīgu konfliktu risināšanu. Tādējādi nostiprinot pārliecību, ka agresija ir efektīvākais risinājums, lai tiktu galā ar neparedzētām situācijām. Tāpēc es vēlos uzsvērt arī, ka ņemot vērā šo tendenci, aktīva kontakta meklēšana ar ārpuszemes civilizācijām var būt īpaši bīstama, jo mūsu dabiskā reakcija uz nezināmo var novest uz neparedzētām un postošām konflikta eskalācijām. Paldies jums liels!